Jau, tātad ir šodien 12.30, 21. aprīlis, un jā, man ir dažs lietas, par ko es gribu parunāt. Kā var redzēt no video titula, šī būs interesanta tēma, par ko, kā iesākuma uzņēmējs, protams, es zināju, ka kaut kad pienāks tā diena, pienāks tas laiks, kad man vajadzēs to darīt. Es neteiktu tā kā vienreiz, divreiz vai ko, bet tā regulāra daļa no manis, kas man tagad ir jādara, kas ir pieņemt cilvēkus darbā un atlaist viņus. Pēdējā laikā īpaši Epic Aizlāp man jau šī tēma ir diezgan gara, un es negrasos šajā video izskaidrot pilnīgi visu, kas ar tur notiek, bet pamatā es tagad esmu jau labu laiku lead head of editing, bet tagad man ir dota responsabilitāte, ka man galvenā lieta, kas man tagad ir arī jādara, ir jāatrunā jaunie montētāji un jāatlaiž vecie montētāji. Un problēma ir tāda, ka atlaist cilvēkus, protams, tas jau tā ir sarežģīti, ka es pasaku cilvēkiem, man te ir jāatlaiž vaļā no šejienes, bla, bla, bla. Bet man ir jāuzņemas atbildība par to. Es nevaru baigi lietot kaut kādu excuse, ka, ķipa, man this came from the higher ups, ķipa, vai kaut kas tamlīdzīgs. Tā ir reāli, bieži vien sanāk vienkārši man izvēle. Un parasti tāpat neteikti būtu tik liela problēma man, tāpēc, ka, pašskaidrojumu, ja mums ir reāli jāatlaiž kāds, tas ir parasti tas, ka viņi jau tā nav aktīvi, vai viņiem ir tik daudz revisioni un tam līdzīgi, ja. Tos es saprotu, tos atlaist, es vienkārši pasaku, jau, bad luck, I guess, es saprotu tev citas lietas pagarām, noteikti labāk fokusēties tām, diemžēl mums tev ir jāatlaiž, tāpēc kā XY tu nespēji daudz ko izdarīt laicīgi. Tas ir ok. Bet tad sanāk daži cilvēki, kuriem tiešām es redzēju, ka viņiem ir potenciāls, un cilvēki, kuriem tiešām ir tā kā liesma, viņi ir gatavi tā kā darīt vai ko. Un kā vienu piemēru es paņemšu čali, ko sauc Samadrito. Kad es ar viņu biju sapulcē, viņam bija rīktīgi liels potenciāls, viņam bija tāds uguns, viņš visu laiku mācījās, man bija tik labs iespējas no viņiem. Un tad, kā apmēram nedēļu atpakaļ, viņš vienkārši pazuda. Huiznē, kas viņam notiek, viņš neatbild uz nevienām ziņām. Es pat viņam Whatsappā uzrakstīju, ka labu laiku atpakaļ mēs dabūjām viens otru kontaktus. Es pārliecinos savu jautāju par kādām vietām, kas viņas pazīst, kas ir viņa noticis. Tāpēc, es lūk, domāju, ka Moščāls vienkārši fucking miris. Izrādās, viņš ir slims, viņš vienkārši neuzrakstīja nevienam un vienkārši pazuda. Un es pateikšu godīgi, ja viņš būtu pateicis, tad mēs būtu sainojis daudz reklāmas citiem, bet dēļ viņa tā apisiena, divi klienti ir riktīgi lielā riskā. Un Kamilo pateica, ka tas ir viss, pat ja viņam ir potenciāls šis fakaps par lielu, lai ignorētu. Es atzīšu, es piekrītu, bet man ir diezgan žēl pateikt cilvēkam, kuru atlaiž, pat ja viņam bija liels potenciāls, dēļ kaut kā tam līdzīga. Protams, mums aģentūrā standarts ir ļoti pacēlies, bet ar to standartu var nākt citas problēmas, par kurām es patieši godīgi spēki tagad negribu runāt. Jā, tas ir kā viens piemērs, bet man ir arī vēl viens piemērs, ir, ka es tagad nesaku, ka man ir jāatlaiž, bet, protams, problēmas ar montētājiem tādas, ka ja viņiem atrast montētāju, kurš ir ļoti labs savā skill līmenī, bet reizē arī ir diezgan reliable, ir ļoti grūti. Viņi ir diezgan reti, viņi nav baigi daudz to cilvēku, kas ir gatavi tā darīt. Un tie reti cilvēki, kas viņiem ir, viņiem, protams, ja viņi ir reti, viņi prasīs vairāk naudas, kas ir standarts, tā nav problēma. Es esmu tīri ok montētājs, es teiktu, ka es esmu level 3 apmēram. Ja level 5 ir maksimums, es esmu level 3, bet man strong points ir tas, ka es esmu uz deadline'iem ļoti nopietns un ļoti ātrs. Bet dažreiz arī gadās, ka citi montētāji tos deadlines ignorē. Vienalga, cik viņus mēģinās motivēt, vai tas būtu ar pozitīvu vai negatīvu pat. Dažreiz viņiem vienkārši neinteresē. Un runājot ar to pašu, man ir tā, ka man ir pēdējais YouTube klients, ar kuru es vēl strādāju. Pārējos es jau ļoti labu laiku atpakaļ palaidu vaļā, tāpēc, ka man arī nesākās interesi turpināt YouTube baigi tajā sfērā, kā YouTube montētais. Es vienkārši gribu iet uz reklamēšanu. Bet ir pēdējais, kurš šim klientam man ir ļoti labas attiecības, viņam man nav nekādas problēmas, mums ir liela plāna uz nākotni, par to es jau esmu runājis labu laiku. Bet pa YouTube tāds ir tāds, ka es pārēju prom no montēšanas, un tu pārņem mans montētais Matīs. Bet jau no paša sākuma es zināju, ka viņš var darīt rafkats un tam līdzīgi, bet es neredzēju to liesmu viņā kā montētāju. Viņam bija pietiekami labi, lai viņš izdarītu tās basic lietas, bet aizietu tālāk, viņam nav tā
pamat saprašana, vai arī tā, nu, kā es saku, tā saprašana pat ir mazāk, bet galvenais tā motivācija un tā liesma. Un es jau vairākas reizes biju visādi gadījumi, bet vakardien vienkārši bija viens gadījums, kurus tiešām es domāju, nu, man ir bijis šis jāapdomā, ja godīgi. Tāpēc, kā ilgtermiņa versija, man liekas, viņš diemžēl nedara kā montētais. Viņš var darīt rafkatus, viņš var darīt pārējo, bet galvenā atšķirība ir tā motivācija. Un viņš kā montētais, viņš neiekrīt tajā kategorijā, lai darītu konkrētu uzņēmumu. Ir vairāki ceļi uz to pašu mērķi. Ja tavs mērķis ir vienkārši nopelnīt ekstra naudu, ir 3000 dažādi veidi, kā to var izdarīt, ja ne pat vairāk. Un montēšana ir viens no viņiem, tas ir, ko es saprotu, un es viņu pieņēmu sākumā, es pateikšu godīgi, nevis dēļ tā, ka viņam bija kaut kāda liesma, uguns vai potenciāls, bet dēļ tā, ka viņš bija vienkārši mans draugs, tāpēc es viņam iedevu. Es atceros par to sarunu, kas bija. Mēs просто, es nezinu, makšķerējām vai ko, un es dzēru limonādu vai ko, un vienkārši runāju par uzņēmēju darbību. Viņš teica, ķipa, jā, ja tev ir vieta, kur mani paņemt, tad lūdzu, vari paņemt mani. Es teicu, nu labi, es padomāšu. Un tieši tajā brīdī, kā kaut kāda pazīme no pasaules, man parādījās vieta, kur viņam vajadzētu izdarīt rafkas. Es domāju, šis ir pietiekami viegli, viņš to var izdarīt. Un ilgtermiņa mēģis bija tāds, ka viņš lēnām pāriet uz normālu montētāju, kurš to var izdarīt, bet lieta tāda, ka man time schedules tam vairs nav tik garš. Oriģināli man bija plānos izdarīt 6 mēnešos, tas nenotika. Tagad man ir praktiski līdz vasaras sākumam, ja viss aizies kā vajadzētu, lai pasaka, nu, lai varētu pāriet no YouTube uz reklamēšanu praktiski full time. Tāpēc, ka tajā sfērā es aizēju tik un tā. Un arī bija liels bremziens. Arī no manas puses uzņemos atbildību, tāpēc, ka man bija tās epizodes, un tam līdzīgi man praktiski vesels mēnesis tika norakstīts, jo es neko fucking neizdarīju gandrīz. Bet tur vismaz man ir normāls attaisnojums. Bet tas, ka viņš ilgtermiņā, nu, es vienkārši neredzu. Es no paša sākuma zināju, ka būs kaut kādas problēmas, un īpaši šīs sarunas ir sarežģītākas, tāpēc, ka, nu, saprāt, viņš ir mans draugs. Jau gadiem zinu, ka man kaut kādi 6 vai 7 gadi, man liekas, bija nesmējies. Tas jūks vairs nav smieklīgs. Bet, jā, bet tā, ka tu paņem draugu darbā, nenozīmē, ka tā ir laba izvēle vienmēr. Protams, es zināju to no sākuma, uzņēmos to risku tik un tā, bet, ja nemainīsies viņa status, man būs kaut kādā veidā viņam šis jāpasaka, ka, skaties, man liekas, montēšana nav tev, ja tu gribi vienkārši pelnīt naudu, ir labāk veidu, ko tad darīt. Es tev projām došu rafkatus un tos basic projektus, bet šitās sarežģītākās lietas tev nav, tas tev ķipa niks priekš tā. Es varu pelnīt naudu ar fucking nitošanu, ja es gribētu fucking sēdēt tur un šuvēt vai ko. Tas nenozīmē, ka man to vajag darīt. Un tas pats, man liekas, es redzu viņu ar montēšanu. Viņš to saka, viņš arī visu laiku saka, it doesn't matter what job it is, if I hate it anyway, I might as well get paid well. Es teicu, pagaidi, nu montēšana nevienmēr maksā baigi labi. Viņš teica, bet tu pelni XY. Jā, es teicu, jā, bet tas, ko es daru, ir savādāk. Man ir dziļāka saprašana par šito, un es jau 3 gadus upurēju ļoti daudz priekš šitā. Cilvēki nezin, cik daudz es upurēju priekš šitā, un viņš nav gatavs upurēt tik daudz, kā es biju, lai šo sasniegtu. Tas ir ok. Tas ir pilnīgi ok. Ne jau man vajadzēja, es negrasos arī upurēt pilnīgi visu, lai es būtu kaut kāds tagad king boxers vai kaut ko. Man pohuj par to ir. Un ja viņam ir pohuj par montēšanu, man liekas, ka vajag vienkārši apdomāt savus gājienus uz nākotni un redzēt alternatīvas. Tāpēc, ka es neredzu ilgtermiņa potenciālu, kas beidzas labi, ja viņš turpinās šitā darīt. Vislabākajā gadījumā pat, ja viņš paliek labs montētājs, kur es, ja godīgi, ar katru dienu redzētu mazāk iespēju, viņš ienīdīs to darbu tik un tā, ar kādu jēgu no tā ir. Jā, viņš pelnīs tuču ekstra, varbūt tuču vairāk nekā vidēji auga Latvijā, bet vai tas ir to vērts? Es pats padomāju par to daudz, un īpaši, ka man bija tās epizodes, ļoti liela tēma no visas manas šitās te, kā lai saka, tās te tumšās domāšanas, bija tas, ka kāda jēga no viss šitā ir, ko es daru. Tāpēc, ka es neredzu ilgtermiņā tos te benefitus, kā lai pasaka. Man bija tā, ka es teicu, ok, es pelnšu naudu, bet kam es viņu lietoju? Man viņa vienkārši stāv kontā, viņa pat nav investēta, viņa vienkārši stāv. Protams, lielākā daļa no viņas ir emergency funds, ja nu kaut kas notiek, bet pēc tam, es pateikšu godīgi, man nav nekādu plānu viņai. Man tiešām nav, un man ir rupšs rafkats uz tā, kad es investēšu vai ko, bet tur man ir tik daudz nodokļu lietas, jānoskaidro grāmatvedi, ka tur tas pat nav kustējies. Un līdz tam es domāju, vienīgā vēlme, ko es grasos ar to naudu darīt, ir nopirkt es jau saku manu, bet man pat nav viņas, bet Miata MX-5 NA,
tā ir vienīgā vēlme ar manu naudu, ko darīt pagaidām. Izņemot dažus upgrades, tipa mājām, tādas mazas nuanses. Bet tas ir vienīgais lielais pirkums, par ko es domāju. Un Matīs grasās dzīvokli pirkt un tam līdzīgi. Viņam ir kaut kāda ilgtermiņa. Es negrasos pagaidām investēt kaut kādā dzīvoklī vai ko ir, kur nu vēl Latvijā, tāpēc, ka es pateikšu godīgi. Šī pasaules reģions nav visstabilākais, un man ir aizdomas, ka investēt vismaz minimums 15 gadu timelainā Latvijā, ja nekas nemainīsies, es negribētu palikt. Tā kā es visticamākais, man liekas, man teorija ir tāda, ka absolūti maksimums vismaz 10 gadu laikā es nedzīvošu Latvijā full time. Es dzīvošu kaut kur ārzemēs, es jau minēju Malta, kaut kur Ungārija vai kaut kas tam līdzīgs. Ja pat citas vietas, jo ir tik daudz labākas vietas, kur varētu būt nevis Latvijā. Protams, es joprojām padzīvotos te dažus mēnešus ģimeni, atnāk draugiem veciem vai ko pačilot. Bet tā pamatā vīzija priekš manas dzīves, kas man ir diezgan atdalīta no Latvijas un konkrēti tas, ko es arī tagad daru. Un ne konkrēti tas, ko es daru, es domāju vairāk lokāli Latvijā. Man patīk Latvija, īpaši, kad ir vasara, ir forši, ir jūra, ir saule, šodien reāli brīnišķīgs laiks ārā ir. Bet tagad nav saulīt, tagad ir rudens, tagad ir pat ziema, pavasaris, īpaši pašā sākumā. Te ir briesmīgi, ko es te dzīvotu. Tad es labāk padzīvotu kaut kur ārzemēs. Es varu vienkārši čilot vienalga, kur. Tas galvenais, ka man ir dators. Un īpaši tagad es aiziešu vairāk uz management rolu, kur man nevajadzētu tik daudz visu laiku montēt vai ko. Protams, es nopirktu portatīvo, lai es varētu vismaz reklāmas pamontēt, ja man vajag. Bet man nevajag neko tik ekstremālu, ka man vajag intensīvu, riktīgi šitādu setupu, tikai un vienīgi tā, lai montētu. Un es negrasos tādu visu laiku ceļot apkārt, laptop lifestyle vai ko, bet es negrasos ik pa mēnesi mainīt vietu. Tāpēc, ka man ir tā, ja es esmu kaut kur, man vajag ilgtermiņā, lai lokinotos, un šī tā ir mana lokina teritorija, Bet runājot atpakaļ par to, man vajag vienkārši iedzert ūdeni šās. Es runāju diezgan ilgi. Bet, jā, tas ir pamatā par darbiniekiem un tam līdzīgi, un īpaši skatoties ilgtermiņā, man būs, man liekas, šomēnes vai nākamēnes jāizdara dažas diezgan grūtas izvēles. Tā kā, jā. Bet, redzēs, kā ir. Varbūt vienkārši es pagaidām esmu biju negatīvs tajā sfērā, bet man jau šīs pazīmes mēnešiem iepriekš bija. Es vienkārši nevēlējos viņas pievērst tik daudz uzmanības, viņas vienkārši ignorēju. Es cerēju uz labāko, bet, protams, tas viss var vienkārši mainīties, ja pēc strauji, un man liekas, ja es tiešām gribu vislabāko priekš manu draugu vai ko, pēc mana skatu punkta, montēšana nav viņam, ir labākas lietas, ko viņam darīt. Viņam ir talanti citur. Kā montētājs? Nē. Un īpaši es arī domāju ilgtermiņā, ja es sāku kaut kādus partnerships vai kaut ko tam līdzīgi, viņus vajag sākt nevis friend first basis, bet business first basis. Un, diemžēl, to ir grūti izdarīt ar cilvēkiem, kurus jau pazīst gadiem. Un arī, kad tu esi draugs, man biku, you do me some favors, izstiept deadline vai ko. Es negrasos tagad runāt par konkrētiem piemēriem, tāds, ka viņi ir samērā daudz. Un jā, no ārpus izskatās diezgan maza, bet tas ir diezgan liels pazīmes, un īpaši strādājot ar citiem montētājiem, tas pazīmes ir praktiski identiskas ar cilvēkiem, kurus esmu atlaidis iepriekš. Bet tagad sākot domāt par to, ka pieņemot cilvēks darbā un atlaižot, es ļoti daudz par to domāju pēdējā laikā. Tas apmēram arī viss par to ir. Bet, jā, man konkrēti ārpus tā nav daudz ko citu teikt, izņemot tas, ka tā ir svarīga daļa no uzņēmējdarbības. Ir jāatlaiž cilvēki dažreiz, bet to ir pieņemt cilvēks, ja dod cilvēkiem iespējas. Un varbūt atlaist dažs cilvēks pat nav tā vissliktākā izvēle. Ja tu tiešām domā, ka viņam citur varētu būt labāk, tad jā, nav baigais tik liels iemesls turēt viņus uz vietas, kur viņi nekustās. Bet reizē cilvēki var veidot naidu pret tevi, tāpēc, ka tu viņus atlaidi XY iemeslu dēļ, bet
Tur tā problēma, ka, manuprāt, vismaz nevajag to ņemt tik personīgi. Es esmu bijis aizvietots vairākas reizes, tikai vienīgi dēļ tā, ka kaut kāds bija lētāks vai kaut kas cits tur bija. Matīs nav bijis aizvietots nevienu reizi. Klienti, ar ko viņš strādāja, tika iedoti viņam uz sudraba paplātes praktiski. Es viņam pat monitoru nopirku. Tas, ka es tiešām gribēju, lai viņam ir šī iespēja. Es domāju, ka vismaz tajā brīdī, kad es biju, es domāju, ka, zinu, ko te ir potenciāls. Un pat, ja beigās neizdodas, tad ir labs stāsts. Ir kaut kāda pieredze. Tā kā es nenožēloju, ka es viņu pieņēmu, bet man ir nopietni jādomā, kāda ir nākotne tajā. Tā kā jā, tas apmēram ar visu.